ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesejas grāmatas 26. nodaļas. Paļaujieties uz Kungu mūžam, tik uz Kungu. Kungs ir mūžīga klints. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, ka ir sācies advents, ka mēs atkal no jauna varam izdzirdēt Tavu vēsti par Tavu atnākšanu, par Tavu tuvošanos. Savu laiku apustulis Pāvils rakstīja, ka šobrīd mēs visu redzam mīklaini, kā atspulgā, kā spogulī, un tad reiz redzēsim vaigu vaigā, kad viss būs skaidrs, kad nebūs vairs nekādu šaubu, bet pagaidām kā atspulgā, neskaidri. Un tieši tādēļ mums ir laiku pa laikam nepieciešams Tavs atgādinājums, Tavs iedrošinājums. No vienas puses, Tu jau sen esi atnācis. Pasaulei bija iespēja piedzīvot Tavu klātbūtni Jēzu Kristu, Tavu labvēlības un mīlestības pilno attieksmi. Bet advents katru gadu no jauna mums atgādina, ka tas, kas ir objektīva patiesība, tas ir jāpiedzīvo arī pašiem, personīgā, subjektīvā pieredzē. Katram pašam ar to ir jāsastopas. Katram pašam tas ir jāpiedzīvo un tam jāiziet cauri. Līdzīgi kā mēs lūdzam, lai nāk Tava valstība. Jau Jēzus toreiz sacīja saviem mācekļiem, ka Dieva valstība ir viņu vidū. To viņš bez minstināšanās, bez vilcināšanās varētu apliecināt arī šobrīd, uzrunājot katru no mums. Jā, no vienas puses, Tava valstība ir mūsu vidū. Patiesībā vienmēr ir bijusi, jo nav tādas vietas šajā pasaulē, kuru necaurstrāvotu Tava klātbūtne, kurā Tu nebūtu klātesošs ar savu mīlestību un svētību. Tajā pašā laikā, tik daudzās vietās un tik ļoti bieži, mēs cilvēki izvēlamies Tevi nepamanīt, Tevi neredzēt, Tevi ignorēt, un attiecīgi mēs palaižam garām tik daudzas labas iespējas Tavu svētību piedzīvot, Tavai svētībai atvērties, Tavu svētību sajust. Un līdz ar to Tava valstība mūsu vidū subjektīvā pieredzē vēl tikai top, vēl tikai veidojas. Tas laikam ir nepārtraukts ceļš, kurā mēs atrodamies, kamēr vien dzīvojam. Tādēļ jau pravietis Jesaja aicina savus laika biedrus un caur rakstiem arī mūs, šodienas cilvēkus, paļauties uz Tevi. Paļauties uz Tevi mūžam. Vai runa ir par cilvēka mūžu, vai runa ir par mūžību? Droši vien tam nav nozīmes, jo mēs katrs jau izdzīvojam savu dzīvi. Mūsu mūžība ir mūsu mūžs, tas, kas mums ir atvēlēts. Un mēs esam aicināti savā mūžā, sava mūža ietvaros uz Tevi paļauties. Jo kā gan citādi mēs spējam izdzīvot. Mēs, kas esam daļēji akli, kurli un paralizēti, kas
pie vislabvēlīgākajiem apstākļiem spējam redzēt, sajust un saprast tikai daļēji, tikai kā atspulgos. Un pravietim ir taisnība. Ir vērts paļauties uz tevi, kungs, un tik uz tevi. Tādā ziņā, ka tu esi tas pamats, uz kura beigu beigās mums ir jānostājas. Viss pārējais šajā pasaulē ir pārējošs. Viss nāk un iet, viss ir procesā, viss ir kā birstošs smiltis. Lai kādas apņemšanās, lai kādi solījumi mums tiktu izteikti, vai mēs izteiktu kādiem citiem, tam nav nekāda cita pamata, kā vien tu, un ja mēs atrodam tevi sev zem kājām, ja tu kļūsti par mūsu pamatu, tad uz tā ir vērts arī nostāties. Jā, tu, kungs, esi mūžīga klints. No vienas puses tas ir mazliet neparasts salīdzinājums. Klints jau tādēļ ir klints, ka tā ir nesatricināma. Lai gan cilvēki nāk un iet, paaudzes mainās, bet klintis un kalni paliek. Taču pravietim ir pareizi nojauta. Pat viscietākās klintis reiz drūp un brūk un izirst. Tādēļ tu, kungs, esi kā mūžīga klints. Tu neesi pakļauts pārmaiņām, tu neesi pakļauts iznīcībai. Jā, mēs lūdzam, kungs, lai mēs iemācāmies tevi saskatīt tajā dzīvē, tajā ikdienā, kas mums ir dota, tajos nepārtrauktajos pārmaiņu procesos un brīžos, kur šķietami viss brūk un jūk ik pa laikam. Aiz visa tā debes Tēvs ieraudzīt tevi, tavu mūžīgo un nesatricināmo labvēlību, un apzināties, ka tava labvēlība aizvien tuvojas. Tā grib ienākt mūsu dzīvēs, tā grib atrast un sasniegt mūs tur, kur mēs katrs atrodamies. Lai mēs atrodam stipru pamatu zem kājām un zinām, ka tu esi tas, uz ko varam paļauties mūžam un arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.